Mums ir diskusija, kurā tiekas IT vadītāji. Aplaus kārtīgi. Galu speciāli brauc Kaspars. Jā, Kaspar, lūdzu. Arnis Gulbis, Rīgas digitālā aģentūra. Direktors Arni, laipni lūgts. Un Rietumbankas kiberdrošības riska vadības vadītājs Ojārs Lāksdiņš. Ojār. Jā, redz, kur Ojārs. Mikrofoni visiem ir? Ir, mikrofons ir un ir. Saruna būs par dzīvi pēc Nacionālā kiberdrošības likuma. Parasti vispopulārākais vārds kiberdrošības konferencēs ir NIS 1, NIS 2, nu jau varbūt NIS 3 pamazām sāk rēgoties kaut kur. Bet tagad saīsinājumā NKDL. Vai visi zina, kas tas ir? Paceļ rokas visi, kas zina. NKDL. Jā. Visi, kas ir visu ieviesoši un sakārtojuši, paceļ rokas, ne par ko neuztraucas. Viens. Skaidrs diskusijai būtu. Tāpēc tagad darīsim tā, Uldi. Lūdzu, izstāstī, kas tas ir, kas mums jādara un kāpēc mēs par to šodien runājam. Jā, kas tas ir? Tas ir jaunais likums, jaunais regulējums. Stājās jau likums spēkā jau mazliet vairāk kā gadu. Pagājušā gada 1. septembris. Ilgi un dikti gaidījām ministru kabineta noteikums. Tie pēc Līgo svētkiem tūlīt tapa, un tad jau tālāk atkal mums ir jauni uzdevumi sakārtot dokumentus, noteikumus, kiberdrošības, politikas, žurnālus, rezerves, kopijas, noteikti atbildīgās personas. Proti, jāizdara ļoti daudz visādi darba, lai sakārtotu to kiberdrošības pārvaldību, tā kā tagad paģēra no mums valsts. Tas tā ļoti brutāli un tādā brutāli. Žargonā. Labi. Sakot, ja? Pirms mēs turpinām. Jautājums katram no diskusijas dalībniekiem. Ko jūs ikdienā darāt? Tā kā, piemēram, šobrīd 16:40. Kas būtu tas, ko jūs darāt savā darbā? Šobrīd konkrēti man bija budžeta plānošana, tāpēc es arī ierados burtiski pāris minūtes pirms pasākuma. Tu teici, pieņemts, viss man jāskrien. Nē. Es esmu, diemžēl, tas, kurš sagatavo. Es vēl neko nepieņemu. Labi. Dara valde. Labi, paldies. Jā. Arī Rīgas kontekstā šodien tika pavadīta sapulcēs par budžetu, gan par esošo, gan jau arī kaļot plānus nākamā gada budžetam un izaicinājumiem, iekļaujot arī drošības komponenti. Bet tas ikdiena ir ļoti saistīta ar šiem jautājumiem un kļūst ar vien tādi sasaistīti. Kas budžetā, kas attiecas uz jūsu darba, ir lielākā pozīcija? Lielākā budžeta pozīcija ir Rīgas gadījumā. Tā ir dažādu IT risinājumu un sistēmu uzturēšana. Arī infrastruktūras izmaksas ir lielas, jo mums tā saimniecība ir milzīga. Un mums ir tur 30+ tūkstoši datori, visas skolas, visas iestādes, visas mākslas skolas, sporta skolas, visi departamenti. Tur tas lietotāju skaits ir pa vienu ciparu parasti vēl lielāks nekā pat lielajos uzņēmumos. Ojār. Es dienu pavadīju lasot e-pastu un skatoties Word dokumentus, ja tā var teikt. Jā, tas vairāk vai mazāk. Bet ja mēs varbūt pēc tās būtības, tad dažādi veidi līguma izskatīšana, šodien, ja mēs runājam par šodien tieši, līguma izskatīšana, dažādu riska notikumu izskatīšanu, vai incidentu, paldies Dievam, nav, bet dažādu risku notikumu izskatīšanu, un arī kā veicināt kiberdrošības izpratni kolektīvā darbiniekiem. Es gribēju jautāt, mēs te no rīta dzirdējām no viena priekšnieka, ka viņš ir ticis nomakšķerēts. Ne gluži nomakšķerēts, citādi nopikšķerēts, jā, pareizāk sakot. Jums arī tā gadījies ir? Man pašam? Jā. Es nezinu, bet laikam nē. Bet man ir kolēģi, kas ir manas bankas vadītāji un menedžeri, kuri ir pietiekoši uzmanīgi, ka viņi man ir atsūtījuši un paprasījuši, vai šis ir labs e-pasts. Vai es nezinu, ka kāds ir nopikšķerēts, vai es esmu informēts, ka tomēr viss ir kārtībā. Vai arī viņiem bail tev teikt? Vai arī viņiem bail to teikt? Nevis bail, bet varbūt viņiem ir nērti, ka viņi ir iekrituši uz kaut ko. Okay. Samaksājuši kādam kaut ko. Uldi?
Ja tā būtu piektdiena, es teiktu, jāiet mājās, kamēr nav sācies. Skaidrs. Jo Jā. ir tās kaut kādas sliktās lietas vai uzbrucēji, taustītāji, kas mēģina, teiksim, ielausties perimetrā. Viņi arī cilvēki zina mūsu darba laikus. Un viņi ļoti arī pielāgojas tam brīdim, kad cilvēki dodas mājās. Lai nevar nevienam piezvanīt, pārbaudīt. 4:30, tur plus mīnus. Ja mēs paskatītos, kad tiek konstatēti kaut kādi incidenti, notikumi, tas 5:05, 5:06, 6 ir tas laiks, kad tipiski mēģina kaut ko uzlauzt, uzhakot, kaut kur kaut kādi tur uzraudzības sistēmās parādās notikumi. Un tad, kā saka, ejam ātrāk mājās, lai esam mājās un varam pieslēgties darbam, un tad jau varam vakarā sazvanīties, risināt problēmu. Tas nenotiek, protams, katru dienu, bet ir tādas zināmas pazīmes. Tad humors kādreiz mums bija, ejam mājās, kamēr nav sācies. Labi, Kaspar? Par incidentiem. Incidenti, diemžēl, viņi notiek visu laiku, un lietotāji, diemžēl, tā ir tā ievainojamākā daļa no visiem. Ja infrastruktūrā tiek investētas lielas summas, tad cilvēkos, principā, ir jāinvestē mācības. Un, mūsu gadījumā pikšķerēšana tā ir arī viena no sastāvdaļām, ko no mūsu darbiniekiem mēģina dabūt ārā kaut kādu informāciju. Un ir pat arī tas, ka ik pa brīdim kāds iekrīt, bet mēs arī diezgan lielu preventīvo darbu veicam. Mēs tomēr viņus izglītojam, mēģinam iedrošināt nebaidīties no tā, ka pat ja tu esi netīšām iekritis, tomēr runā par to. Mums ir balvas par reportēšanu? Balvas mums, diemžēl, nav, bet bieži vien tās balvas ir tam pašam cilvēkam viņa privātais naudas maks, ja viņš ir savus kredītkartes nopludinājis. Tur tā nošķirt to privāto daļu no darba jau ir grūti. Labi. Tagad mēs zinām, ar ko mums ir darīšana. Ķeramies pie mūsu šīs dienas diskusijas galvenā jautājuma. Un, ko mēs darīsim? Mēs mēģināsim saprast, kā organizācijas pielāgojas tam likumam, un kas notiek pēc likuma pieņemšanas un kā notiek ieviešana. Kas ir mainījies organizācijā pēc likuma spēkā stāšanās? Tad katrs lūdzu pēc kārtas, kas jūsu organizācijā ir mainījies? Tā kā pirms tam nebija, tagad ir. Droši. Mēs arī tomēr esam mērķiecīgi gājuši uz šo pasākumu ne tikai dēļ jaunā likuma, bet jau iepriekš kopš uzņēmuma dibināšanas brīža. Un, kopš likuma pieņemšanas mēs esam ieviesuši sev arī ISO 27000 standartu, kas nosaka jau virkni ar lietām, kas mums bija, bet mēs esam papildinājuši. Protams, ka likums nosaka vēl vairāk, vēl specifiskākas lietas, kas varbūt tās ISO standartā nav minētas. Es teiktu, ka galvenais ir procedūras, kas mums ir nākušas klāt. Tehnoloģiskie risinājumi varbūt ne tik ļoti, bet procedūras un tādas jaunas kārtības, kas mums ir jāveic, tās ir nākušas klāt pēc likuma noteikti. Labi, paldies. Uldi? Tātad mainījies ir viss dokumentu kopums. Tātad jaunais likums nav vairs IT drošība, bet kiberdrošība, kiberincidents. Tātad visu pārzīmējam. Apmainām find replace uz kiber un tas zvaigznīti, kas tālāk seko. Tā kā vienlaikus arī esam kritiskās IT infrastruktūras providers, kas droši vien nav nekāds dižais noslēpums, ko varētu uzminēt arī. Tad mums nāk tādas papildus visādas drošības prasības, nāk arī atbildības sadalījums, ka mums vairs tur nav viens vai divi cilvēki, bet vajadzīgs ir orķestrs atsevišķi. Tur atbildīgais par rezerves kopijām, žurnālu failiem, risku pārvaldību, tad kiberdrošības pārvaldnieks un vēl visādas citas roles, kas parādās. Tātad jauni cilvēki, jaunas sejas, minēja visi noteikumi. No tehniskām tādām lietām jāpārskata visi rezerves kopiju uzglabāšanas laiki. Mums viņi diezgan atšķīrās no tā, ko prasa valsts. Mums līdz šim tā nedomājam, ka mums vajag ļoti 2 gadu vecas kopijas. Mums varbūt svarīgāk ir spēt atgriezties uz 15 minūtēm atpakaļ stundu vai uz nedēļu vai uz mēnesi. Valsts kaut kā bišķi savādāk skatījusies. Protams, mums jāpalielina tagad tur rezerves kopiju uzglabāšanas laiks. Glabāsim 2 gadus, kad viņi paši zinām, ka stipri maz ticams, ka mums viņas jebkad vajadzēs ieskatīties. Bet jūs redzat to pamatojumu? Jūs varat saprast, kāpēc to varētu prasīt? Valsts tā lēma, tā arī izpildīsim gariem zobiem. But is there a rationale behind it?
Ne. Parasti. Tur nav atstāta iespēja biznesam izlemt, ko atstāt vai neatstāt. Ir pateikts A, B, C sistēma un glabājam 2 gadi. Apmēram tā. Tā ir vēl viena lieta. Tad jā, žurnāla faili tiem, kam nav, tur varbūt problēma. Mums tur žurnāla faili plus mīnus visi bija un arī tam termiņam Tās faktiski par tādu papīru kārtošanu plus. Jā, tieši tā, papīra kārtošana. Tagad, kas ir pats lielais, jāsagatavo pašvērtējumu ziņojums, kad nodošanas termiņš ir. Viens noelsās tagad mūsu auditorijā tā kā novaidējās pilnīgi. Tur tiem, tie, kas ir tālu tikuši, forši, ir tur printskrīni, pierādījumi, varbūt mākslīgo intelektu tur var piemērot, varbūt printskrīns no aktīvās direktorijas kāds var nošārēt, lai nav jātais pašiem. Tā kā, gan jau arī cilvēki radoši tām lietām beigās iemācīsies pieiet. Labi, Arni? Iespējams, tos printskrīns var uzģenerēt ar mākslīgā intelektu. Iespējams. bet jā, tā droši vien tā lielākā izmaiņa, kā arī man kolēģi iepriekš teica par to, ka iepriekš tas likums un tie MK noteikumi, visi zināja, kad ir tie 442 slavenie noteikumi, uz kuriem tu varēji atsaukties gan iepirkumos, gan kaut kādu iekšējo drošības standārtu definēšanā, tad šobrīd tie noteikumi ir ļoti vispārināti no vienas puses, bet no otras puses arī ļoti daudz atbildības un šo pašnovērtējumu un izvērtējumu pārliek uz organizācijas pusi, kur pašiem ir jānovērtē savas sistēmas, savas kiberaizsardzības spējas un tā tālāk. Ir jābūt sadalītām šīm atbildīgo lomām. Par tehnisko pusi es domāju, ka mēs šeit klātesošie, es domāju, ka mums nav superlielu pārsteigumu, bet jā, tas ir droši vien tas lielākais izaicinājums gan arī gan organizācijas vadībai, ka tās ir pilnīgi jaunas tādas prasības un pieejas, it sevišķi publiskajā sektorā, jo es te varu runāt ne tikai Rīgas vārdā, bet arī citu pašvaldības vārdā, jo es esmu arī pašvaldības savienības IT padomē, un es redzu apmēram to sajūtu un tās emocijas, kas nāk no citām pašvaldībām. Un tur ir ļoti liels acis skatoties uz šo. Un pirmām kārtām tur nav izpratnes. Otrām kārtām tur nav arī cilvēki, kas to saprot. Kurā vietā? Mazajās pašvaldībās, mazajās organizācijās tas ir superliels izaicinājums. Vai šādu te sakārtošanu un atbilstošu prasībām, atbilstošu likumam ir iespējams saņemt kā ārpakalpojumu? Jā. Tas ir ļoti... Es zinu, ka ir vairāk uzņēmumu, kas šobrīd jau to aktīvi ir sākuši darīt. Jā. Un kas ir ar atbilstību likumam šajā gadījumā? Tur viss kārtībā? Jā. Okay. Viņi nodrošina to. Pirms Ojārs atbild, vai ir skaidrs visas prasības, kas likumā ir? Tātad visi saprot vispār, ko tad prasa šis likums? Visi noteikti nesaprot, bet prasības ir skaidrs. Labi. Jā, no finanšu sfēras tad NIS2 direktīva tiešā veidā uz mums attiecās uz finanšu sfēru, bet mums vairāk ir šī DORA, kas ir regula. Bet tās sasaistes starp šiem diviem likumdošanas aktiem, man liekas, ir diezgan acīm redzams, ka tur ir pateikts vienkārši tās pamatlietas, kas būtu jādara kiberdrošībā. Un viņas nav jaunas, tur nav nekas jauns. Protams, tur ir varbūt dažās vietās ir ļoti kaut kas striktāk pateikts, kas un kā jādara, un detalizētāk, bet tur nav nekas tāds ļoti jauns pasaulē. Bet, jā, vairāk, protams, ir tā problēma par to, ka daudzās organizācijās varbūt šie procesi nav uzlikti uz šiem papīru, uz šā dokumenta, jā, kaut kādā veidā. Lai jau kā, bet tas nepieciešams kaut vai, jo tas pamata lieta, kas tiek runāts abos dokumentos un arī tādā plašā nozīmē kiberdrošībā ir, ko mēs darām, ja noticis tas incidents. Tad ir šis incidentu reaģēšanas plāns, un tur iet apakšā viss tas, kas tur tajos dokumentos ir sarakstīts. Jo tas ir tas pēdējais kritiskais moments, kad ir kaut kas noticies, mums ir jāglābjās. Tas, piemēram, kāpēc mums līdz šim vairāk vai mazāk viss ir bijis kārtībā, un varbūt tādā
Latvijas mērogā ļoti liels incidents nav bijis. Varbūt mums vienkārši ir laimējies. Jo, ja tā skatās, ir bijuši kaut kādas gadījumi, bet nav nekas tāds ļoti kritisks, vismaz publiski zināms. Ja? Līdz ar to, man liekas, ka šie normatīvi vienkārši uzspiež kaut ko darīt. Protams, ir kaut kādi momenti, varbūt, kas ir tieši šajos minimālajos kiberdrošības noteikumos, ko minēja Uldis, ka tur ir daudz lietas pateikts konkrēti, kā darīt. Bet tā kiberdrošībā tu vari pasargāties ar dažādiem rīkiem, dažādiem veidiem. Bet vai nav tā, ka, skatoties šajā likumā, piemēram, dažs labs uzņēmums vispār uzzināja, ka tas uz viņu attiecas? Un pirms tam es nebiju domājis, man ražošana, es tur, nezinu, kaut ko ražoju, kādā sakarā man tur. Tāpēc, ka viņam visu laiku ir bijis viss labi, tāpēc viņš arī neko nezina. Vai arī viņam varbūt ir slikti, bet viņš to nezina. Ja ir slikti, bet... Jā, bet viņš vienkārši to nezina. Protams, tas uzliek slogu gan privātajam sektoram, šī paša NIS2 direktīva, gan arī valsts sektoram, bet tā situācija ir. Viens no jautājumiem, ko mēs saņemam slaido, gribu atgādināt, lūdzu, rakstiet slaido jautājumus, mēs viņus varam lasīt, varat balsot par tiem. Latvija ir viena no retajām valsts, kas ievies savu valsts līmeņa kiberdrošības likumu, atskatoties, vai bija vērts steigties, vai jums būtu idejas uzlabojumiem, varbūt tur ir kaut kas, kas tur nav, jo ir dzirdēts arī, ka šajā likumā esot lietas, kuras tur neprasa kaut, teiksim, NIS2, bet šeit mūsu likumā ir, un kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Vai ir tādas lietas, vai tā ir taisnība, un varbūt tur ir kaut kas, kam tur bija jābūt? Un vai mums vajadzēja tādu? Ja? Es vairāk varu pastāstīt no tās mūsu pieredzes. Mēs esam uzņēmumu grupā, kur gan mācas uzņēmums, gan māsas uzņēmumi atrodas ārpus Latvijas, konkrēti Igaunija un Polija. Un tikko kā mēs sākām runāt par šo kiberdrošības likumu, viņiem sākumā bija liels acis, ka viņiem vēl nekā tāda nav. Kaut kas daļēji, protams, tur bija, bet man liekas, ka Polijai vēl joprojām ir daļēji kaut kas tikai pieņemts. Man personīgi mulsina tā pārāk precīzo lietu noteikšanu, ko, manuprāt, vajadzēja arī atstāt pašu uzņēmumu ziņā. Jo, kā jau minēju par tām rezerves kopijām, atstāt ļoti senas rezerves kopijas, tomēr tas katram pašam ir jālemj, kādam mērķim tas ir un kādus faktors viņš tur vēlas aizsargāt. Ir daudzas lietas, kas ir noteikts, man liekas, ka pārāk detalizēti, ko tomēr vajadzēja atstāt katram pašam vērtēt. Ok, pārāk detalizēti, paldies. Vēl kas? Ir arī, protams, lietas, kuras nav noteiktas, kas kaut kur ir izkritušas garām. Ja? Es arī tur iepriekšējā CERT konferencē teicu, piemēram, Latvijā nav pieprasīta aizsardzība pret vīrusiem. Ja? Izlasām, nekur nav. Ja? Paņemam citas valsts, to pašu Lietuvu, tur jābūt ir aizsardzībai pret ļaunatūru, jābūt ir e-pasta filtriem ieviestiem, tātad jābūt aizsargātiem e-pastiem pret viltošanu. Arī tā tad nav pateikts detalizēt kā, bet ir pateikts, ka tev jāaizsargā e-pasti, tev jāaizsargā ir pret vīrusiem. Latvijā šādas prasības nav, bet mums ir rezerves kopijas. Nezinu, kas tur lietuviešiem esmu lasījis, bet varbūt tik detalizēti nezinu. Varbūt kļūda bija tā, ka mēs kaut kur dikti centāmies aizskriet pa priekšu, citi tur kaut ko izdarīja lēnāk, nošpikoja no citiem, un tādā veidā uztaisīt to varbūt gala rezultātu labāku, varbūt netik detalizēt, bet tomēr, kur nosaktas visas tās kontrolas, visas iespējamās vietas, atstājot kaut ko tā kā pašam, ko lēmt. Varbūt tā doma tāda, ja jau tev ir rezerves kopijas, tad var arī baigi neiespringt uz tiem vīrusiem. Jā, protams, ka var neiespringt, bet tos... Var jau, protams, netaisīt rezerves kopijas, tev atsūtīs, paprasīs maksu un atsūtīs. Mums ir jūsu kopijas, starp citu. Jā, mums ir kopijas, var netaisīt. Bet, atkal kaut kādos gadījumos, ja jāiet kādam pamatot, ka man vajag ieviest tur mākslīgā intelekta bāzēto vīrusu ķērāju, skatāmies prasības. Nē, mums neprasa Nacionālais kiberdrošības likums. Ministra kabineta noteikums, kāpēc mēs te tērēsim organizācijas naudu. Vai ir kāds oficiāls tests, lai uzņēmums vai iestāde varētu noteikt savu attiecināmību? Tātad vai uz viņu attiec šis likums? Vai šī likuma vai direktīvas prasības? Ir aizsardzības ministrijas mājaslapā, var iziet testu, aizpildot datus tur pa savu uzņēmumu darbības virzienu, darbinieku skaitu,
un tad tur plus mīnus ar 95% pārliecību atbildēs. Bet vēlns jau slēpjas detaļās, ne visu varbūt tik precīzi iztulko no pašas direktīvas, tā kā nāks arī paskatīties tur, kaut vai paskatāmies, kas ir IT tur pakalpojums sniedzēji, vai viņi ietilps tur tajā 20. panta tvērumā vai nē, ja? Tur var būt diskusijas, un tad vai firma, kas, nezinu, uzstāda video novērošanas kameras un uztur, ir vai nav IT ārpakalpojums sniedzējs, jo, mums jau bieži vien arī iziet, vairs nav tur tāds klasisks IT, ja? Mums ir ražošanas iekārta, kas ir dators vai pat vesels datu centrs, ja, ievietots. Tā kā nav diezgan skaidrs tur brīžiem, ja, bet var konsultēties aizsardzības ministrijas vai Nacionāla kiberdrošības. Jautājums Ojāram, kā tur īsti ir? Vai uz Rietumbanku attiecas DORA vai NKDL vai abi? Daļai. Pirmkārt jau tā, ka DORA, vismaz manā skatījumā, ir daudz stingrāka un pat sarežģītāka un komplicētāka par šo NIS2 direktīvu. Bet, protams, mēs arī pakļaujamies NIS2 direktīviem. Mums bija gan jāizpild šis tests, lai mēs saprastu, ka mums ir jāziņo, ka mēs esam būtisks šis pakalpojums sniedzējs, un otrs arī bija jāziņo par kiberdrošības pārvaldnieku. Tās tās galvenās lietas, kas ir saistībā ar NIS2, un pārējais jau, principā, nosedz visu DORA. Labi, vēl arī jautājums, vai tad kultūras ministrijas kriptovīrus nav nopietns incidents, ja mums nav bijuši nopietni incidenti? Tāds jautājums. Valsts mērogā, ko tas mums ietekmē, katram no mums kaut kas tā kā... Tā ir viņa problēma. Pa lielam, jā. Runa ir par valsts mērogu. Okay. Katram uzņēmumam, arī mazam uzņēmumam, kaut kas ir, kafejnīca, ja viņai nošifrē šos, grāmatvedības lietas, ir droši vien slikti, jā, bet valsts mērogā, Parunāsim par tādiem iekšējiem izaicinājumiem, IT un drošības stratēģiju pielāgošanu. Mēs izgājām cauri, tātad tur ir diezgan daudz, kas jāpielāgo un jāizlabo un jāsaraksta un jāizmaina. Cilvēku resursu izaicinājumi, ko tas maina darbinieku ziņā? Ir atkal kāds jānozīmē vai tieši otrādi, beidzot kādam var būt mazāk darba? Jā, būtu. Tātad cilvēku ziņā tas, kas tagad ir obligātās apmācības, IT drošības, kiberdrošības jautājumos, kritiskās infrastruktūras gadījumā, ja darbinieks nav izgājis obligātās apmācības, viņš ir jāatstādina no darba. Viņš nedrīkst strādāt vairs ar IT sistēmām. Ja? Tātad, kiberdrošība tagad ir savā ziņā kā ugunsdrošība, darba aizsardzība, kura ir obligāti jāapmāca. Citi, kas ir tur svarīgo pakalpojumu sniedzēji, viņiem ir atļauts mēnešu laikā apmācīt jaunos darbiniekus, bet citiem ir jāapmāca nekavējoties, un pirms vispār viņš tiek laists pie jebkādām pogām. Ja? Tas ir tāds par personāla apmācību. Jā, jo personāla vadīšanas konferencēs, runājot par tiesībām, esot tādi daži incidenti, kuros uzņēmumam ir bijis jāpierāda, ka apmācība ir notikusi. Nevis vienkārši, ka tu esi izpildījis tekstu vai testu, vai ka tu esi izlasījis un parakstījies, ar to nepietiek, lūk, jo tu esi izmantojis mākslīgo intelektu, apstrādājot klientu datus, līdz ar to viņi padarīti zināmi tur visam plašam internetam, un tagad tev jāpierāda, ka darbinieks zināja, ko viņš dara. Ko tas maina? Kas tagad mums jādara? Uzņēmumiem ir jābūt tādām izsekojamām šīm apmācību platformām, kur ir šie fakti tiek fiksēti, kur lietotājs ar kaut kādu savu to identifikātoru vai kontu piesakās un veic šo kursu un aizpilda testu. Tas arī var kalpot kā pierādījums tam. Bet, principā tas izaicinājums būs un arvien lielāks šajās kiberdrošības apmācībās, kad viņas vairs kļūst no tādām vēlamām līdz superobligātām. Ja? Bet arī viņas vairs nevar būt tik formāls, jo tur gandrīz vai tā uz katru jautājumu. Tu šito saprati? Jā. Sapratu? Precīzi. Ok, paskaidro. Precīzi, jā. Tam jau testus var izmantot, aizpildu testus, un tad tie rezultātiem jābūt. Jo tas jau tāpat kā skolā vai universitātē, tu tā kā uzticies tam certifikātam, ko tev ir iedevuši. Jo, ko tu pierādīsi, ka tu esi sēdējis tajā skolas solā? Principā apmēram tā gandrīz. Vai, ja, ka uzņēmums no savas puses ir izdarījis visu, un tā tiešām ir nevis darbinieka nezināšana uzņēmuma dēļ, bet viņa paša kaut kādā ziņā dēļ, ka viņš ir zinājis, bet
nav izdarījis vai izpildījis to prasību? Nu, man pašam ir bijusi pieredze ļoti spilgta, ļoti izteikta vienā ļoti globālā starptautiskā uzņēmumā, kur arī jau 10 gadus atpakaļ bija šīs phishing kampaņas. Viņas bija ļoti primitīvas un vienkāršas, bet ja tu nenospiedi to reportēšanas pogu, tad tev atnāk uzaicinājums uz apmācībām, kuras, ja tu neveic šīs apmācības, tad tev atnāk vēl viens uzaicinājums. Ja tu neizēji, tev konts tiek bloķēts. Un neatkarīgi, kas tu esi, vai tu esi Latvijas mazais gariņš, vai tu esi tur globālas kompānijas vadītājs. Un, ja es, piemēram, baidos atvērt kaut kādas saites, tad es arī divreiz mierīgi varēju to palaist garām. Jā, bet tev ir obligāti jānospiež tas reportings. Nu, es domāju, ka mēs... Es ceru, ka varbūt tā ir tāda superliela piesardzība, bet es domāju, ka mēs neesam ļoti tālu no šādām prasībām lielās organizācijās. Kāda ir pārvaldnieka atbildība? Scope. Kas viņam draud, ja lietas noiet greizi? Vai viņš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai tas greizums nenotiktu? Tev visu laiku ir jādokumentē visi savu darbības soļi, tad sanāk? Nu, vairāk vai mazāk, protams, tas ir gadījums no gadījums. Nu, tu nevari visu dokumentēt, bet nu, jā, tev jādara viss savos spēkos, jo tu nevari, ja tev menedžments vai, nezinu, kā tas ir valsts pārvaldēs, neiedod naudu, tad tu nevari izdarīt savu darbu, bet tas ir jādokumentē, jā, kā minēja, tas ir kaut kā jābūt parādītam, ka tev vienkārši nav iedot līdzekļi, lai izpildītu savu darbu, jā. Bet vai tas jau nonāk līdz tiesai, un tur tu to mēģini pierādīt? Vai kāda šobrīd ir procedūra? Tiesvedību nemācēšu teikt, jā, kāda ir procedūra. Labi. Es atbildēšu šo. Vispār atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likumam par iestādes, organizācijas, institūcijas kiberdrošības pārvaldību atbild iestādes vadītājs. Pirmkārt, tas ir vadītājs, kolektīvā gadījumā tā ir valde, kur atbild valde ieceļ tādu āzi kā mani vai Ojāru vai kādu citu no mums par atbildīgo, tātad pati vainīga. Atbildīgiem, protams, ir noteikts likumā, kas viņam jādara, jāapmeklē reizi gadā certa kursi un tādas lietas izpildu. Un, protams, ir katram darbiniekam, ne tikai kiberdrošības pārvaldniekam, ir jāievēro kādi iekšēji normatīvi akti, ar kuriem es esmu iepazīstināts, un tad, ja es kaut ko tur nedaru, tad gan var iestāties krimināla atbildība. Zinu vienu pa vecam IT drošības pārvaldnieku, kurš ir tiesāts krimināli par iekšējo drošības noteikumu pārkāpšanu. Kā šobrīd notiek komunikācija ar vadību par jaunajām prasībām un izmaiņām? Kāda ir viņu iesaiste? Kādā veidā tā vadība tiek padarīta atbildīga, lai viņi nevar teikt, pirmā dzirdēšana man neviens neteica? Jāpasaka tas vadībai. Kā jūs to darāt savā uzņēmumā? Tāds ir jautājums. Mēs ejam pie vadītājiem un runājam ar viņiem. Skaidrošanas darbs. Var jau, protams, arī... Un nepietiek ar vienu prezentāciju. Jā. Tas ir tāds periodisks, to ir jāatgādina un jāskaidro ar vien vairāk un vairāk. Un ja vēl nomainās mērs, tad ir tas aplis ir jāiet otro reizi, bet diemžēl tā tas ir. Jo šajā gadījumā ir arī sodi, ne tikai kiberdrošības pārvaldniekam, bet gan visam arī uzņēmumam. Valsts iestādēs tur, laikam, tas ir interesantāk, bet biznesā tur ir gan sodi uzņēmumam, gan sodi arī vadītājam, kurš tad nav pienācīgi rūpējies par šo kiberdrošību. Labi, ko nozīmē iet un runāt? Vai tas atkal ir tests, vai tās ir kaut kādas prasības, vai, piemēram, jūs ejat un sakat, budžetā mums tagad jāievieš tādas un tādas lietas. Ko jūs kopš tā likuma pieņemšanas esat izdarījuši sadarbībā ar vadību un arī varbūt citām nodaļām uzņēmumā? Jā. Man liekas, ka viena no tādām būtiskākajām izmaiņām, kas bija izmaiņas arī iepirkumos, jo parādās jaunas prasības, ja tu ņem kādu ārpakalpojumu vai iegādājies kādas lietas, kur nepieciešama jau būt atbilstība likumam, tad tā ir tā pirmā lieta, kas sāk parādīties citās struktūra vienībās. Un man liekas, ka tas bija laikam viens no lielākajiem notikumiem mūsu uzņēmumā, ka vajadzēja precīzi jau saprast, ko mēs īsti tagad rakstam tagad nolikumos. Tas bija varbūt vairāk ar juridisko pusi. Ar vadību tādā ziņā, man liekas, ir ļoti iesaistīta bijusi vienmēr, jo arī viņi ik pa brīdim saņem šo te pikšķerēšanas kādu kampaņu. Tas pat viņiem ir interesanti, kā tad no šāda mēs varētu aizsargāties.
Bet kopumā nav bijis nepieciešamības vadībai atsevišķi taisīt kaut kādas lekcijas, jo arī grupas līmenī mācu uzņēmumā ir diezgan nopietna attieksme pret šo drošību, un vadība visos līmeņos ir jau informēta, teiksim tā, no pašas augšas, ka drošībai jāpievērš līdzīga uzmanība, kāda ir arī personas datu aizsardzībai. Varbūt arī tā skaitā dēļ lielajiem sodiem, kas tur ir paredzēti. Vēl kas piebilstams? Kolēģiem ļoti paveicies ar vadību. Paveicies ar vadību. Labākā vadība. Labi, kāda ir lielākā atšķirība kiberdrošības nodrošināšanā privātajā sektorā un valsts pārvaldē, vai pašvaldība, piemēram? Privātajā droši vien vairāk ir iespēja variēt uz šo risku novērtēšanu. Mēs tā kā vērtējam, cik šis konkrētais tur aktīvs vai resurss vai ir tad, kaut vai ienes naudu. Tad mēs viņu arī vairāk pasargājam. Tā vienkārši sakot. Labi. Cik ļoti NKDL AI Act ietekmē inovāciju attīstību Latvijā un Eiropas Savienībā? Mēs zinām to, ka, ja, piemēram, tur visur citur viss attīstās, un tad Eiropas Savienībā attīstās tikai regulas. Ja, un arvien vairāk tiek ierobežotas iespējas, galvenais, lai viss būtu atbilstoši prasībām. Mēs zinām arī daudz servisu un uzņēmumu nestrādā Eiropas Savienībā, vai tu nevar saņemt pakalpojumus online tikai tāpēc, ka ir GDPR prasības, piemēram. Mēs negribam ar to ņemties, ja nebūs. Kāda tā situācija šobrīd? Vai likums ierobežo, vai, uzlabo vidi? Mākslīgā intelekta akts noteikti ierobežo, par to šaubu nav. Protams, tur arī sodi, un sodi ir baisi 35 miljonu eiro fiziskai personai par mākslīgā intelekta aizliegtās prakses īstenošanu. Gan motivējoši, lai tur nelīstu tajā iekšā. Bet cilvēki jau ir radoši un mēģina citiem vārdiem vai darīt ārpus Eiropas Savienībai. Kaut kādu brīdi attīstīsies tas ārpusē, un mēs kaut kādā veidā kaut ko pirksim uz iekšu. Mākslīgais intelekts būs gan mums palīgs, gan strādās pret mums noteikti. Labi. Tā, vēl tāda lieta kā tehniskā puse. Kādas jaunas tehnoloģijas vai pieejas ieviestas atbilstības nodrošināšanai? Drīzāk varbūt jāskatās tās esošās, kas ir bijušas, ka viņas netiek izmantotas arvien vairāk nekā līdz šim. Jo mēs maz neko jaunu īpaši neesam likuši lietā. Mēs esam vairāk centušies apgūt to, kas jau mums līdz šim ir bijis. Gan tā skaitā administratoru kontrolei, gan notikumu žurnālēšanai, attiecīgi no ilgākiem laika periodiem un arī analīzei. Tur, protams, bez mākslīgā intelekta palīdzības arī nesitikt, lai spētu iziet cauri šiem visiem notikumu jūrai, bet pagaidām nekas jauns, vismaz mums, nav tehniski ieviests. Tehnoloģijas? Es teiktu, man liekas, ka vienīgais jaunais, kas tāds, nevis jaunais, bet varbūt tāds, kas attīstās, vai tiešām ir tā kā jauns, ko varētu šis regulējums pieprasīt vai mainīt, ir šī draudu izlūkošana, jeb threat intelligence rīki. Jo vispārējais, kas tur ir kaut kā DLP, PAMI, SIEMI, tie visi jau ir bijuši pirms tam, bet ir šī draudu izlūkošana, kad mēs preventīvi jau monitorējam un skatāmies, kas tad ir par mūsu uzņēmumu vai par valsti vai par iestādi melnajos dārknetos, vai notiek, vai ir noplūdus, vai tirgo kādu informāciju. Tad varētu būt šī tehnoloģija, tad, cik tehnoloģija, bet šie rīki, teiksim, tad varētu attīstīties, jo pagaidām viņi ir salīdzinoši, es teiktu tā viņu cena, nav adekvāta vismaz Latvijas līmenī, vismaz skatoties no manas puses, ko mēs no tā iegūstam. Tad diezgan padara. Izlūkošanas cena, lai tu iegūtu šo... Jā, lai tu iegūtu šo informāciju, teiksim. Viņa diezgan padara, bet tas rezultāts, protams, tendēts uz nākotni. Līdz ar to, tas var nenotikt. Jā. Bet, jebkurā gadījumā kiberdrošībā mēs gatavojamies. Bet uzņēmuma līmenī ir iespējams veikt tādu izlūkošanu? Pats uzņēmums? Nē, to var darīt. Ir atvērtie portāli, tur to visu var meklēt, bet tas tev ir... Vai tev ir cilvēks, kas to dara, bet tu vari nopirkt šo rīku.
Tu, principā, ko tu dari? Esmu darknet speciālists. Jā, jo šie rīki, viņi jau neko nelegālu nedara. Viņi meklē to pašu informāciju, kas ir pieejama publiski, praktiski. Protams, tur ir kaut kāds nianses, ka viņi tur varbūt iefiltrējās, jā, bet principā tā informācija, kas tur ir, ja cilvēks ir zinošs un ir gatavs laiku tērēt, viņš to var darīt pats. Jautājums, cik tas ir efektīvi. Okay. Starptautiskā, jā, lūdzu. Varbūt neejot tik dziļā līmenī, kā Ojārs iegāja. Šobrīd arvien vairāk arī dažādu risinājumu ražotāji, gan Microsoft, kā viens no lielākajiem, gan arī šeit pārstāvētie tajā blakus zālē, faktiski ar šiem risinājumiem lielā mērā spēj nosekt kaut kādu daļu no šīm NIS2 prasībām. Un viņiem ir pat gatavas jau šīs NIS2 atbilstības tādas čeklistes, kas faktiski ļoti palīdz. Tādā ļoti vienkāršā veidā gan lielām organizācijām, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir tāds, droši vien pirmais tests vai pirmais darbiņš, kas būtu jāizdara. Labi. Tad vēl starptautiskā sadarbība. Ņemot vērā to, ka Latvijā šāds likums ir, kas ir mainījies sadarbojoties ar ārzemju partneriem, piegādātājiem? Varbūt, ja tā ir lielāka, ir kaut kāda uzņēmuma, ar kuriem jūs sadarbojaties, vai esat daļa no uzņēmumiem. Kā mainās šī sadarbība, pārrobežu sadarbība? Varbūt, jā, pa Doris atkal tāds pa savējo, ne pa NIS2, tad mums ļoti mainās, jo ļoti liels uzsvars ir uz ārpakalpojumu sniedzējiem. Un tur ir daudzas prasības, kas ir pietiekoši stingras, ka mums, piemēram, mums ir tiesības iet pie šā uzņēmuma un viņus auditēt. Sākot tur no augšas līdz pat, teiksim, apakšai. Ja. Līdz ar to ir tā līguma slēgšana ir ļoti smaga, jo jāpierāda, ka viņš ir šis DORA subjekts, ja tā var teikt. Un tad ir, protams, lielie uzņēmumi tādi, kas, Microsoft ir uzrakstījis savā mājaslapā, ka viņu atbalsta, bet ir varbūt ne tik lielu uzņēmumu, kur mēs slēdzam līgumus. Viņi saka, ka nē, viņi nepiekrīt, bet nav jau baigie varianti. Varbūt tas ir vienīgais, kas mums to var nodrošināt. Diezgan smagi ir vismaz no šī aspekta. Es nezinu, kā tieši varbūt ir NIS2 gadījumā. Es iedomājos, cik daudz jums to prasību. Tur ne tikai pret piegādātājiem, un arī pret klientiem, AML un viss pārējais. Nav tāda sajūta, ka ziniet, ko iet bekot. Es ar šito vairs nevaru tikt galā. Nē, es teikšu tieši otrādi, jo ir interesanti. Un baigi interesanti. Un otrs nav jau opcija. Nav jau citas opcijas, ne? Jā, es baigi azartiskais čalis. Dodiet mums vēl kādu regulu. Šitais ir baigi labi. Tā kā es strādāju uzņēmumā TET, un mēs sniedzam pakalpojumu, tā skaitā Ojāram, un viņš saka, ka viņš nāks auditēt TET, un viņam ir tiesības, un visas bankas saka, mums ir tiesības, mēs nāksim auditēsim, un to saka arī ārzemju organizācijas. Mums atkal visam tam jāpiekrīt, jāskatās, jānosaka cena, jāpārskata savi procesi, kā mēs jūs informēsim par kiberincidentu, ja tāds būs, kā mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu, SLA, aprēķinu un līgumu, visas lietas. Un tas attiecās gan uz DORU, gan arī attiecās uz Nacionālo kiberdrošības likumu, kur arī ir ārpakalpojumu sniedzēja prasības, tā skaitā, kas ir obligāti jāietver līgumā iekšā, un tur vēl ir laiks līdz 1. janvārim. Tie, kas nezina, ir jāreportē uzraudzības iestādi par jūsu neatbilstošiem līgumiem, kas neatbilst spēkā. Viņi var vēl būt 5 gadus, tur pie zināmiem nosacījumiem, bet ir jāreportē par neatbilstošiem līgumiem, ja kaut kas nav norādot neatbilstība. Tā kā, bet atkal cilvēki negrib būt neatbilstoši, nāk pie mums, mēs slēgsim līgumu. Lūdzu, pārskatām, un atnāk ar kaut kādu jaunu prasību, bet mēs to cenu neesam noteikuši atbilstoši tam, ko prasa tagad. Tā kā ir diezgan daudz arī ar to, un būs vēl ņemšanās tur diezgan pamatīgi arī mums procesi jāpārskata, lai būtu atbilstoši, un jums varētu nodrošināt tos pakalpojumus tādus, kādus vajag. Labi, vēl kas? Vai jums kopumā, runājot par šo likumu un par jaunajām prasībām, ir sajūta, ka tas atrisinās vai uzlabos drošības situāciju, arī attiecīgi drošības higiēnu uzņēmumos? Kāda ir tā sajūta? Pilnīgi noteikti. Tur absolūti jā, jo tas palīdzēs gan sakārtot procesus, gan ieviest šos tehniskos rīkus, gan arī
īpašu un daudz būtiskāku lomu tieši lietotāju un cilvēku, darbinieku izglītošanai. Domāju, ka tas noteikti mums palīdzēs dzīvot drošākā pasaulē. Un arī es domāju, ka katrs darbinieks, kurš ikdienā savā darba vietā veic šo kiberdrošības apmācību kursu, viņš šo informāciju arī aiznes mājās. Un man liekas, ka tas ir būtiskākais. Bet skaidrs, ka arī tie uzbrucēji un tie ļaundari izmanto arvien jaunas metodes, un tur ir jāiet laikam līdzi. Un noteikti, ka nebūs tā, ka mēs tagad esam apguvuši vienu kursu, un mēs tagad varam būt mierīgi uz 7 gadiem. Noteikti nē. Tas ir 2 gadu jautājums, varbūt, vai gada jautājums. Tagad, man liekas, jautājums arī par to, papīrs pacieš visu. Uzrakstīt var jebko, bet ja tu viņu nespēji ieviest dzīvē, tad tam, man liekas, būtu nevisai liela jēga. Un, man liekas, kolēģi jau sākumā pieminēja par tām mazākām pašvaldībām, ka viņam jau tā ir grūti to likumu pilnībā izprast un MK noteikumus, tad kur nu vēl viņus adekvāti un pareizi ieviest dzīvē. Un tad tā ieviešana kavējās, tad tas varbūt arī nemaz tik daudz nedod. Un te varbūt prasās kaut kādas lielākas iesaistes no atbildīgajām institūcijām. Es zinu, ka tas pats CERTS ir nācis iepriekš ar dažādiem noteikumu paraugiem un kā to realizēt dzīvē. Te varbūt iespējams, ka tādā virzienā arī jāskatās. Te arī jautājums no slaido ir, ņemot vērā pagājušo gadā datu noplūdu no pašvaldību sistēmām. Kādā veidā mēs varētu atjaunot uzticēšanos kiberdrošībai tīri sabiedrībā? Kas būtu jādara? Jo viena lieta ir tas, ka mēs zinām, jūs zināt, šī auditorija zina, bet kāda tā sajūta ir sabiedrības līmenī? Kas būtu jādara? Noteikti tas nav labs signāls sabiedrībai, absolūti. Tur ir ļoti daudz gan vēsturisko, gan tehnoloģisko faktoru apakšā, kāpēc tas tā notika. Bet tur ir būtiska loma pašvaldību savienībai, kā arī tādam pašvaldības interešu aizstāvim. Es zinu, ka šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs, lai šo sistēmu drošību būtiski uzlabotu. Un, tas nebija vienkārši. Tas būs izaicinājums un tāds signāls vai tāds zvaniņš ļoti daudzos publiskā sektora kaut kādos IT projektos. Bet kopumā droši vien arī tā mācīšanās no šādiem precedentiem arī kopumā dos labumu. Jautājums arī, ja uzņēmums nepiekritīs auditam un atteiksies sniegt pakalpojumu un cita pakalpojumu sniedzēja nav. Piemēram, tātad te pasaka, ziniet, jūs ar saviem auditiem, jā, mums jau bija audits jau, un šitie auditi jau. Ko tad? Mēs jau pirmkārt varam neslēgt to līgumu ar to uzņēmumu. Otrkārt, uzņēmums jau var pateikt, ka to auditu mēs var veikt, bet par maksu. Es negribu nevienam to teikt, jo Uldi nevajag tā darīt. Ja? bet principā jau arī mēs jau piemēram, kā banka vai es negribu veikt to auditu, jo es pats man negribās to veikt, man arī nav laika. Mēs to auditu jau principā vienīgais variants, kad mēs veicam, ja mēs redzam, ka viss ir slikti tajā uzņēmumā, mums ir kaut kāda zaudējuma vai mums ir jālauž vienkārši līguma. Tas ir tas pēdējais moments, kad mēs gribam veikt to auditu. Bet tas audits jau nav tiešā veidā arī, mēs varam variēt, ja uzņēmumam ir ISO certifikāts, tad viņu jau kāds ir noauditējis. Mums nav jēgas pārliecināties, vai tas ISO certifikāts ir atbilstoši iedots. Līdz ar to nav tā, ka tas audits būtu vienmēr jāveic, vai mēs gribam viņu veikt. Tas ir kaut kādā tikai situācijā, tas ir vajadzīgs. Okay. Tā tad? Vēl ir viena iespēja vismaz banku sektoram pārvērtēt to, vai jūs pakalpojums sniedzējs nodrošina kritiski svarīgas funkcijas un secināt, ka nē, nedodrošina jums kritiski svarīgas funkcijas. Un tas arī reizēm ir, ka tīpaši banku sektorā pārvērtē kaut kādu nozīmību
pasaules otrā galā tirdzniecības centrā esošs bankas nodaļa vai apdrošināšanas kantors pēkšņi tiek paziņots, ka tas ir ārkārtīgi kritisks. Jā, šis ir labs piemērs, jā, ko tu pieminēji, Uldi, jo, protams, ir problēma, ka visi grib novērtēt savus resursus, ka tie ir viskritiskākie, bet, pa lielam, ja tā vienkārši vērtējot, tad banka var vērtēt, vai mums šī gadījumā, ja tas ārpakalpojums sniedzējiem tur kaut kas notiek, vai bankai atņems licenci. Ja licenci neatņems, tad, labi, mums būs varbūt zaudējumi, bet banka turpinās strādāt tur. Labi. Kā tad ir ar Ojāram jautājums, kā tad jūs risināt problēmu ar līgumu slēgšanu konkrēti software as a service, kur ir off the shelf un ir tikai terms and conditions, bet tas neskaidās kā tāds juridisks līgums? Mēs neslēdzam tādus līgumus. Jūs neko nepērkat? Nē, mums neko nevajag. Nē, tas ir atkarīgs no tā piegādātāja. Vai, tam pašam, piemēram, skatāmies, kāds piegādātājs, un tam pašam Microsoftam, viņam viss ir atbilstoši Dorai. Kāpēc mēs nevaram viņu izmantot? Tur ir viss, viņiem ir certifikāti un viss pārējais, vai kāds cits uzņēmums. Protams, mēs vērtējam visu to. Jā. Labi. Vai zālē kāds jautājums, kur vajag roku pacelt, mikrofonu iedot, droši var to tagad darīt? Jā, jo mums ir diezgan daudz tajā pašā slaido jautājumu. Es gribētu, lai mēs pamazām šeit nonākam līdz tam brīdim, kurā jūs varētu varbūt veikt tādu nelielu kopsavilkumu. Tātad, kas mums ir tagad jādara, bez kā mēs nevarēsim iztikt, un varbūt, kam mēs varam pievērst tādu mazāku uzmanību. Jo tas, ko es dzirdu šajā diskusijā, ir, ka pirmkārt jāsakārto pirmkārt jāsaprot, vai tas uz tevi attiecas. Aizsardzības ministrijas mājaslapā pieejams tests. Otrkārt ir jāatrod kāds, kurš no tā viss kaut ko saprot uzņēmumā. Vai ārpakalpojums. Treškārt jāsakārto pirmkārt papīri, jāpāraksta visi nosaukumi un termini atbilstoši likumam. Jāsaprot, kas ir ar tām rezerves kopijām, kur viņas vispār glabājās un vai mums tādas ir. Ja? Kas vēl obligāti būtu jāizdara? Darbinieku apmācība, kas ir noteikti. Tātad visu darbinieku apmācību, ne tikai IT darbinieku apmācību. Un turklāt cikliska. Tur ir subjekta darbinieku apmācība, tur pat nav, ka tieši ar IT sistēmām strādājošo. Protams, katram savā līmenī mums jāsāk mācīt. Tālāk? Es droši vien atkāptos par dažiem soļiem atpakaļ. Es sāktu ar plānu, kurā ir gan apmācības, gan dokumentācijas sakārtošana, gan kaut kādu tehnoloģisko rīku ieviešana, jo visu nevar izdarīt ne 6, ne 12, pat ne 18 mēnešu periodā. Ir atkarībā no uzņēmuma lieluma, droši vien arī šīs mērogs ir savādi atšķirīgs. Un tāpēc ir jābūt šim kaut kādam, šim drošības roadmapam, kur ir visas šīs komponentes iekšā. Tur ir jāstrādā gan ar personāla nodaļu par darbinieku izglītošanu, gan ar tehniskajiem infrastruktūras čaļiem par kaut kādu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu un tā tālāk, gan ar juristiem par papīriem. Un tas, droši vien, ka tas jāsāk ir ar plānu, es teiktu. Tātad plāns, bet pirmkārt jāsaprot kādam, kurš saprot, kas tajā plānā jāraksta. Labi, kas vēl? Es teiktu, ka vairāk vajadzētu sākumā pieiet no tās praktiskās lietas un tad uz tiem papīriem un, piemēram, praktiski paņemt un nosimulēt kādu incidentu uzņēmumā. Un tā ir riktīgi nosimulēt, un tad no tā skatīties, kas nav nostrādājis. Un tālāk jau tad rakstam visu, ko vajag un ko nevajag. Tad mēs saprotam, kur vairāk veltīt uzmanības un laika. Tieši tā, koncentrēties uz to kritiskāko. Un tad arī atbildīgajām personām vieglāk ir motivēt to likumu izlasīt vispirms. Jā, viņiem parādīt, kas notiksies, ja tā elektrība izbeigsies. Okay. Ja? Bet arī būtu jāsaprot vispār, kas tad īsti ir par resursiem, jo bieži vien, ja kāds vispār vēl līdz šodien ir izdzīvojis to nesaprotot un neievērojot visus iepriekšējos noteikumus, tad vajadzētu saprast, kas tad īsti ir jāaizsargā un no kā ir jāaizsargā. Un vispār jāsaprot, kas ir tas, kas tev ir, jo tu atrod pēkšņi kaut kādu aizmirstu serveru telpu, kurā griežās kaut kāds kopija rakstītājs, par kuru tu biji aizmirsis. Vēl arī, protams, jāpadomā par personālu. Tomēr, jo līdz šim nav kaut kāda drošības cilvēka, tad varbūt viņi jāsāk ir ieviest. Un varbūt arī tā ir viena no tām lielākām izaicinājuma lietām, jo ar attiecīgu izglītību, pieredzi dabūt cilvēku šobrīd ir ļoti grūti, un tad ārpakalpojums ir. Labi, mums ir vēl burtiski pāris minūtes, tāpēc konkrēti jautājumi. Kā diskusijas dalībnieki risina prasību attiecībā uz datu šifrēšanu? Kā jūs to risināt? Atkarībā no kurš jautājums. Mēs šifrējam datus gan tie, kas atrodas un nekustās, gan tie, kas kustās. Precīzi. Jā. Un izmantojam algoritmus, kuri nav vēl uzlausti. Izmantojam modernu šifrā algoritmu.
Ok, paldies. Tad vēl arī, kas ir ar to vidu un Izraels spiegprogrammatūras palīdzību, mēģināt identificēt nodokļu nemaksātājus. Principā kiberdrošības pārkāpums valsts līmenī sasodīts. Ko jūs par to domājat? Nu, tur droši vien pastāv likumīgs ietvars, gan jau tiesību sargājušās iestādes un valsts ieņēmuma dienesti var savas kompetences ietvaros darīt. Nu, nezinu viņu šīs lietas. Labi. Un tad vēl arī turpat blakus, kā Ojāram jautājums, kā jūs Doras kontekstā pārvaldāt pakalpojumu sniedzēju drošības prasības? Nu, tas bija tas pats par to droši vien software service bez līguma. Jā. Ok. Labi. Te bija arī jautājums, kāpēc paneļa diskusijā nepiedalās neviens novadu pašvaldību vadītājs. Domāju, daudziem ļoti interesē pašvaldību redzējums vai grūtības un pieredze ar šo likumu. Varbūt kādam ir kāds insights sadarbojoties ar pašvaldībām? Uzņēmums TEC sniedz kiberdrošības pārvaldības pakalpojumus vairākās pašvaldībās, tā skaitā arī sagatavojam dokumentus, tur, kur pietrūkst. Nu, ir izaicinājumi, naudas pietrūkst, cilvēku pietrūkst, un pašvaldībai ļoti bieži ir neiespējami norīkot cilvēku, jo tas ir arī tas admins, kurš tur dara, ja, un tad ir atkal, viņš sēž daudzos krēslos, pats sev uzrauga, administrē datoru un izsniedz kārtridži. Ja. Viens ātrs jautājums arī, vai video novērošanas ieraksts arī ir jāsaglabā 1 gadu, ja pieņemam, ka tā ir B-klases sistēma dēļ konfidencialitātes, zinot, ka tas aizņem lielu apjomu un ir dārgi? Personas datu aizsardzība atkal strādā no otras puses, kas to ierobežo ļoti. Jā, jāatrod balans. Ja mēs valkam līdz B-klases informācijas sistēmu, jāatjauno stāvokli, kāda viņa bija pirms 2 gadiem, formāli glabājam atbilstoši likuma noteikumiem. Nu, tā, valkot ar pirkstu pa likumiem. Vai mēs kaut ko nepateicām, ko obligāti vajadzēja pateikt? Pēdējā iespēja, call to action, aicinājums rīcība, atgādinājums. Aiziet, Kaspar? Es teiktu tā, veltiet maksimāli daudz laika, lai izglītotu savus darbiniekus, jo tas būs pats vājākais posms visā ķēdītē. Okay. Labā ziņa ir, ka arī pēc jaunā kiberdrošības likuma dzīve ir. Kas? Nu, sākumā bija jautājums, vai ir dzīve pēc jaunā kiberdrošības likuma? Life after, jā. Ir, dzīve ir. Atbilde is. Paldies. Man liekas, ka naudai vajadzētu sekot regulai vai otrādi, un tas ir tas galvenais. Jā. Arī. Ja ir nauda, tad droši vien gan jau regulas prasības izpildīs kāds cits, vai arī mēs paši teiksim. Tiem, kam ir daudzi ārpakalpojumu sniedzēji, lūdzu veltiet laiku, lai pārskatītu līgumus, jo tas nav tikai vairs organizācijas ietvarā, kur jūs varat paši sarunāt, cik ātri vai pārliecināt savu vadību, bet jums ir jau ar citu juridisko personu jāvienojas. Un tiem, kam ir tur tie smagie nosacījumi un kuriem ir jādabū līguma izpildē iesaistīto fizisko personu saraksts kopā ar personas kodiem, lūdzu atceraties, ka tam arī jāveltī laiks būs un ka būs, kas negribēs dot un kas gribēs kaut ko pārskatīt, veltiet tam laiku, vēl laiks ir, tur ir vēl kaut kādu brītiņu var darīt. Vēl kas piebilstams? Nu tad aplausus Kasparam Kiestenam, Uldim Lībietim, Arnim Gulbim un Nojāram Laksdiņam. Paldies! Paldies!